Amatas novads ir bagāts plašām meža teritorijām, un ne par velti šeit aktīvi darbojas 13 medību kolektīvi. Lielākoties mednieki jau kopš 90. gadiem ir noslēguši līgumus ar zemju īpašniekiem par tiesībām medīt attiecīgajās teritorijās. Tā tas arī būtu turpinājies, ja vien likumā veiktās izmaiņas nedot iespējas zemniekiem vienoties ar vēl kādiem medību kolektīviem. Visu laiku bija jāslēdz šie līgumi ar zemes īpašniekiem. Tikai tā starpība ir tā, ka kādreiz bija šie kolektīva teritorijas ietvaros, kurās neviens tāds kā svešs nenāca iekšā, vai ne? Bet patreiz tai likumdošanai pateicoties, jā, tā tad var patiesībā kolektīvu šķelšana var notikt, un ko mēs arī redzējām ar mūsu novada teritorijā. Šoreiz runa ir par Zaubas pagastu, kur uzvirmojas iecerē blakus jau esošajam medību kolektīvam dibināt vēl kādu. Pagaidām gan šī iecerē vēl nav apstiprinājusies, tāpēc, lai turpmāk veicinātu komunikāciju starp medniekiem un zemju īpašniekiem, Amatas novada pašvaldība iecerējusi veidot medību koordinācijas komisiju. Šīs komisijas izveidas, man liekas, primārais mērķis ir tomēr atrast šo komunikāciju starp zemes īpašnieku un mednieku. Katrs ir personība un katrs reizēm iecērtās un negrib viens ar otru runāt. Bieži vien šāda komisija, kad ir no malas cilvēks, spēj atrasināt šīs problēmas un atrast vienošanos. Komisijas uzdevums arī būtu risināt meža zvēru piebarošanas jautājumus, sakojot lauksaimniekiem nodarītajiem postījumiem, koordinēt medību intensitāti, kā arī organizēt selektīvās medības. Tāda tagad paliek arvien aktuālāka, jo mednieki grib pēc iespējas labākas trofejas nomedīt, bet, lai to panāktu, ir jāizglītojas mums pašiem. Visiem medniekiem, teiksim, ir bijušas ļoti interesantas lekcijas, kurās, esmu piedalījies, arī citi piedalījušies, bet, lielā masa vēl to tā kā nav redzējis, dzirdējis. Piemēram, ir tā, ka, ja kāds zvērs ir nokritis, piemēram, kaut kur nobeidzies, tad valsts meža dienas sastāda aktu, bet pašvaldībai tas zvērs ir jānovāc un jānoliek kaut kur, vai jāapglabā, vai jāparok. To varētu funkciju mednieku uzņemties savā. Mednieki arī uzskata, ja šāda komisija darbotos sekmīgi, tā varētu koordinēt meža zvēru daudzumu novada teritorijā. Lai gan šajā jomā medību kolektīvi jau sadarbojas, nereti zvēri kādā vietā nodara krietni lielākus postījumus nekā citviet. Liels posts mēs skatāmies, ka lūši mums nodara. Tie arī ir urbanizējušies, tie pie pilsētas tuvumā. Un ir pat redzēts, te uz Pētera ielas ir lūsis. To mēs jūtam arī pēc stirnu daudzuma. Jo mēs katru gadu viņas tomēr tā izbarojām, un neskatoties uz to, šogad mēs secinām, ka viņu ir ļoti maz. Amatas upe mums tek cauri. Gribu braukt laivocāju, varbūt pa viņu, bet bebras ir aizlicis viņu priekšā, kokus un nevar. Varbūt tur var iesaistīt medniekus. Reizēm tā robeža ir pa Amatas upi. Kurš tad būs tas, kas to darīs? Medniekiem būtu it kā jādara. Amatas novada doma arī iecerēja sakārtot jautājumu par pašvaldībai piederošo zemju iznomāšanu medību kolektīviem. Pārsvarā gan tās ir nelielas teritorijas vai pašvaldības ceļi, tomēr arī šajās teritorijās tiek organizētas medības.